Par jauniešu bezdarbu, protams, tā ir traģēdija. Tā ir šausmīga traģēdija. Traģēdija ir arī tā, ka jauniešiem pēc 20 gadiem neatkarības, ja viņi grib iegūt kvalitatīvu izglītību, viņiem ir jādomā, kā pakot koferu un braukt kaut kur prom. Ja mēs vēl aizvien pamatojam ar to, ka mums nav līdzekļu valstī, vai ne, un ka valsts vēl aizvien ir varējusi pat šīs krīzes laikā par 60% plus mīnus samazināt finansējumu, valsts finansējumu izglītībai, tad es teiktu, tas ir fašisms. Ja? Tas ir fašisms, no kur cilvēki bēg prom vienkārši. Ja? 300–400 tūkstoši cilvēki ir aizbēguši no šejienes. Viņi nobalsojuši ar aviobiļetēm. Ja? Tas ir skaidrs balsojums. Un neviens nevar teikt to, ka vietējā sabiedrība atbalsta šo neoliberālo projektu. Ja? Jo, ja tik daudz cilvēki ir pametuši šo valsti, tas nozīmē, ka viņi ir novēlējuši. Viņi ir novēlējuši ar kājām, viņi ir pametuši šo valsti. Valsts, tā kā ir attīstījusies Eiropa pēc otrā pasaules kara, Eiropa ir attīstījusies tā, ka ar šo otru paradigmu, ar sociāldemokrātisko paradigmu. Šodien Eiropa ir sociāldemokrāta klubs, vai ne? Kā mēs zinām, izņemot Eirozonu, kas ir neoliberāļu klubs. Tāpēc mēs esam pret pievienošanos Eirozonai. Mēs esam par palikšanu Eiropas Savienībā ar brīvo kustību, ar brīvo tirdzniecību, ar brīvo kapitāla plosmu, visu tā tālāk. Bet mēs esam pret vienotu valūtu. Jo vienotas valūtas režīmā mēs tiešām nevarēsim radīt projekts un radīt investīcijas paši savai attīstībai. Ja?